Renault Masteris, 21. gads. AD Blue atkal problēma. Failu jau novilkam nost. Šobrīd rakstam iekšā, kā tur izskatās mums. Saglabāju programmatūru un laidi viņu iekšā, jā. Viss, kas tulītās AD Blue būs atkodēta, jo šobrīd ir palikuši 774 km un mašina apstāsies. Tā kā mašina atkal bija ārzemēs, un viņa gandrīz, ne gandrīz, bet viņa noslapa, tad drošinātu izņēmē ārā cilvēks un neslapēja mašinu atbrauce līdz Latvijai. Mēs tulītās viņu atkodēsim un ar visiem laikiem viņam vairs nebūs nekādu problēmu saistītu ar AD Blue. Un starp citu, tehniska apskate neietekmēs. AD Blue atprogrammēšana skate neietekmē. Rakstas iekšā programmatūra ar atslēgtu AD Blue un DPF mēs atstājam iekšā darbojuši, tā kā viņam neizsarēsies DPF filtrs. Fails mašina ierakstīts, kilometrāži par AD Blue pazuda un izskatās, viss ir forši, viss ir kārtībā. Viss, kas būs, ir gatavs, AD Blue vairs netraucēs, var braukt, nevajadzēs arī vairs liet iekšā, ieekonomēs naudu un DPF paliks darbojušies tai mašinai.